Sveicināts manā YouTube kanālā. Man sauc Matīs, esmu ģitārists, ģitāras spēles pasniedzējs un ir pienācis laiks 10. un noslēdzošajam video no manas video sērijas 10 baroku vingrinājumu ģitāras spēlē. Tad tas, ko mēs šeit darām, mēs savā būtībā apspēlēsim sol mažoru gammas diatoniskos trīsskaņus, bet plašā salikumā. Ja mēs sāktu ar sol mažoru trīsskaņu, mēs spēlētu nevis sol si re, bet šo notis si mēs pārmestu oktāvu augstāk. Tādējādi iegūstot sol re si. Ja tu šo pašu gribētu padarīt kā vingrinājumu, tas izskatītos šādi. No katras šīs gammas pakāpes vienkārši paspēlēt šos tā trīsskaņus spread voicing, latviski mēs varam teikt plašais salikums. Bet vingrinājums, ko es tā demonstrēšu šajā stundā, ir, ka tu vienkārši augstāko no šī trīsskaņu notīm apspēlē ar diatonisku ievadskaņu. Tā vietā, lai nospēlētu vienkārši sol re si, mēs nospēlējam un vēlreiz nospēlējam kvintu. Pirms mēs dodamies tālāk, pārliecinies, vai tu saprati. Sol, re, si, la, si, re. Un tad mēs dodamies tālāk un šo pašu atkārtojam no pārējām pakāpēm. Si. Un tādējādi tu spēlē formāli līdz augstākajai notī šeit. Šajā gadījumā tas būs padiez pamazināties trīsskans. Un tad tu vari doties atpakaļ. Un, kā jau iepriekšējos video es to akcentēju, ir jāspēlē visās 5 formās, tā lai tu justos ērti pa visu gribu. Šos vingrinājumus var arī padarīt interesantākus, atkārtojot vairākas reizes katru no notīm. Tādējādi tehniski izaicinot sevi. Ja mēs runājam par labo roku, tu vari domāt, vai tu spēlēs kādu no otru alternētu pickingu, vai varbūt spēlēs arī izmantojot pārējos pikus, piemēram, nospēlēt sol re ar mediātoru, bet augšējā notu pieņemsim nospēlēt ar vidējo pirkstu. Tagad mēs varam pieliekt arī hammer-on un pull-off. Respektīvi, dažādi varianti. Ģitāristiem ir dažādas spēles stili un manieres. Tie, kas jau ilgi spēlē, viņi jau vairāk jūt, kas ir tas viņa manierisms un stils, kurā viņi grib spēlēt. Un mana šī doma, ko es piebildīšu šī video un šī video sērijas izskaņā, ir ne tik ļoti stingri turēt tev pie kaut kādiem vingrinājumiem, bet parādīt tev jaunas perspektīvas. Un ja tu no katra no šiem video vismaz iegūti kādu vienu atziņu par to, kā vispār spēlēt, kā domāt skaņās, kā improvizēt, kā strādāt pie tehnikas, tad es domāju, tas jau ir kaut kāds ieguvums. Un atceries, ka šie vingrinājumi ir jāspēlē daudz reizes, nav tā, ka tu vienreiz paspēlēs un miers. Tāpēc novēlu tev būt pacietīgam, apgūt ģitāras spēli. Un, es vēl varu piebilst, ka tu vari abonēt man kanālu, atstāt kādu komentāru. Šobrīd es arī pasniedzu ģitāras spēles nodarbības, līdz ar to, ja tev ir interese, piemēram, mācīties, tu vari sazināties ar mani ar sociālajiem tīkliem un skatīties tad jau tālāk, kā tā komunikācija veidosies. Es uzskatu, ka, ja tev ir kolektīvs, kurā tu vari apgūt mūziku, tad tas ir forši, jo jebkurā gadījumā tu mācies, viena no tām pamatdomām jau ir vienkārši, lai padarītu tavu dzīvi interesantāku. Pat ja mēs mazliet tā kā uztaisam citu perspektīvu mūzikas apguvē kā tāda, ir kaut vai tā iemesla dēļ vien ir vērts to darīt. Nemaz nerunāt to, ka tas ir ļoti spēcīgs neiroplasticitātes kairinātājs, ja sevišķi cilvēks paliek vecāks, lai viņam paliek spīcis prāts, jaudīga atmiņa. Un šis bezgalīgais mūzikas mācīšanās process. Tāpēc ceru, ka tu iegūsi kaut ko noderīgu un iemācies kaut ko jaunu. Tas šajā video arī viss. Tā.